dzīvoju Cēsīs. Es mācos Cēsīs. Esmu potenciālais emigrants. Tas ir tas, kas tagad notiek. Sveiki, mani sauc Liene, un es 12 gadus mācījos Cēsīs. Pašlaik jau 2. gadu studēju Universitātē Lielbritānijā. Ko Cēsīm vajadzētu mainīt, lai es pēc studijām šeit atgrieztos? Patiesībā nekas daudz jau nav jāmaina, jo, ko es esmu novērojusi, Cēsīs izceļas ar ļoti lielu patriotismu, sevišķi no jauniešu puses. Un es tieši tāpat kā mani draugi, kas ir kaut kur prom, mēs cenšamies atgriezties mājās ik reizi, kad mums ir kāds brīvs brīdis. Un tieši tas arī ir jāizmanto. Ja jaunieši Cēsīs ir ieguvuši ļoti lielisku pamatskolas un vidējo izglītību, tad augstākās izglītības iespējas parasti tiek meklētas kaut kur citur. Tāpēc ir vienkārši jāattīstās uzņēmējdarbības jomā, ir jādibina ne tikai lokāli, bet arī internacionāli sakari. Un mums beidzot ir jāsaskata Cēsis ne tikai kā kultūras, turisma un izglītības pilsēta, bet gan kā labvēlīga augsne arī uzņēmējdarbībai. Un, manuprāt, Cēsīs ir bijuši pietiekami daudz veiksmes stāstu, lai to vairs neuzskatītu par laimīgu sagadīšanos, bet gan kā reāli iespēju nākotnē. Un tas ir tas, kas tagad notiek. Čau, mani sauc Nāga. Esmu dzimusi nākusi Cēsīs, bet šobrīd jau pusotru gadu dzīvoju Šveicē, Ženēvā. Pēc vidusskolas beigšanas izvēlējos aizbraukt no Cēsī, jo tur neredzēju pietiekamas izglītības darbu. Čau! Mani sauc Katrīna Dorženeka, un es šobrīd atrodos un dzīvoju Čehijā, jo pēc skolas beigšanas izlēmu doties Eiropas brīvprātīgā darbā. Sākotnējie plāni bija doties uz Rīgu, lai iegūtu izglītību, bet beigās izlēmu par Eiropas brīvprātīgiem darbam. Un es pavisam noteikti vēlētos nākotnē atgriezties Cēsīs, ja tur būtu iespējas iegūt labāku izglītību vai arī atrast labāku darbu un veidot veiksmīgu karjeru. Bet šobrīd, diemžēl, neredz tāds iespējas tur. Esmu šeit Čehijā jau 6 mēnešus. Esmu ieradusies uz 1 gadu un pēc tam laiks rādīs, vai atgriezīšos Latvijā. Diemžēl. Čau, mani sauc Vitālijs. Es mācījos draudzīgā aicinājuma Cēsoles ģimnāzijā. Pabeidzu pagājušajā gadā. Tagad mācos un studēju Hamk University of Applied Science. Tas ir Somijā, nav tālu, 600 km tikai. Es te strādāju arī. Te ir studentu darbs. Es pilnīgi sevi varu nodrošināt ar to naudu, ko es varu nopelnīt. Un Cēsīs, man liekas, jāmaina struktūra kaut kāda, lai cilvēki varētu pelnīt vairāk, lai būtu darba vietas, lai būtu bezmaksas studijas un tā tālāk. Kā jūs redzat, mēs sēžam uz balkonu, mēs esam tieši universitātē, jūs varat redzat, kāds te ir līmenis, un tas ir tas, kas tagad notiek. Pēc 5 gadiem es redzu sevi Norvēģijā studējot augstāko, bet varbūt pēc 7 vai 8 gadiem es redzu sevi atbraucam atpakaļ. Jā. Sveiki! Mani sauc Ilze. Es kādreiz mācījos Cēsīs, un tagad es dzīvoju Krievijā Briselē. Šeit mācos. Aizmugurē var redzēt Briseles simbola Kalmijumi, Pulskās. Jā, uz jautājumu, ko varētu darīt Cēsis, lai jaunieši gribētu atgriezties, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo vispār Cēsis kā tādas nekad nevarēs konkurēt ar lielajām pilsētām tieši karjeras iespēju ziņā un visu piedāvāto iespēju ziņā, bet es domāju, ja būtu pietiekami daudz darba vietas un arī adekvāts atalgojums, tad noteikti daudz jauniešu atgrieztos. Tā būtu tā lieta, ko tiešām varētu darīt.